Lai nomestu svaru, tev ir jāskrien. Šis ir viens no populārākajiem treniņu mītiem, jo gan jebkurš, kas vēlas nomest svaru, uzreiz uzskata, ka viņam vai viņai ir jāsāk skriet. Bet pagaidi, vai tas tā nav? Nevēlos to pārlieku iepriecināt, bet nē, tā nav. Vienīgā lieta, kas tev ir jādara, lai nomestu svaru, ir jāatrodas kaloriju deficītā, ja jāuzņem mazāk kaloriju nekā tu patērē. Jā, skriešana patērē daudz kaloriju, kā rezultātā tā var tev palīdzēt nomest svaru, bet to pašu dara jebkura cita fiziska aktivitāte. Īsumā sakot, skriešana nav nekāds svara nomešanas brīnumlīdzeklis. Tas ir vienkārši viens no simtiem veidu, kā palielināt patērēto kaloriju daudzumu. Un, ja tu esi salīdzinoši korpulents, tas pat nav labākais, jo tas pamatīgi noslogo tavas locītavas. Tādu pašu rezultātu var iegūt ar dejošanu, riteņbraukšanu, peldēšanu vai pat staigāšanu. Tāpēc, ja tev ir iebies skriešana, tev nav jāskrien. Izvēlies jebkuru citu fizisku aktivitāti, kas tev patīk, jo aktivitātes veids nav svarīgs. Svarīgi ir tas, vai tu spēj to darīt ilgtermiņā. Taču, protams, neaizmirst arī par uzņemto kaloriju daudzumu. Ja tu uzņemsi vairāk kaloriju nekā tu patērē, neviena fiziska aktivitāte tev neizglābs. Vislabākie svaru nomešanas rezultāti nāk no uzņemto kaloriju daudzuma samazināšanas un patērēto kaloriju daudzuma palielināšanas. Ceru, ka šis video tev noderēja. Un, ja tev radās kaut kādi jautājumi, droši atstāj tos komentāros. Un forši savu dienu! Čau!